Nu jā, mani sauc Aivars Gunzens, un SIA ieroči savā pasākumā mani uzaicināja pastāstīt par vēju. Vējš ir normāla atmosfēras parādība, kā jūs zināt, kaut kur ir spiediens zemāks, kaut kur ir augstāks, un gaisa masa dodās no augstākā spiediena apgabala uz zemāko spiediena apgabalu. Tā ir vēja izcelsme. Vēl vēju, protams, veido gaisa plūsmu. Pamats ir mūsu saulīte, ja, kas kaut ko uzsildē, ja, tur, kur uzsils, tur ir siltāks, tur gaiši vieglā vējš ir, kur ir silts, ja, tur gaisa ceļās augšā, kur atdzies, tur gaiss paliek smagāks un sēžās iet lejā. Vējš, un šeit ir par vēju ir tā, ka man palīdzēs arī Guntis Veids. Labrīt. Viņš tikko pamodies. Tātad par vēju. Šaušanā šeit mūsu šādienas tēma galvenais vēja ietekme, kas notiek ar vēju un ar šaušanu. Tātad ir ierocis, ir lode lido no ieroča uz mērķi jūsu izvēlēto. Dzirdēt mani var? Ja sakat, ja nē, sakat, es reizēm klusu runāju. Lode dodas uz mērķi, lode lido. Lode lido, vējš pūš, un lode aizlido šķībi, ja? Un tas ir tā pamatēma, tā cīņa katrai mednieku, katrai šāvēju paudzei, es gribu teikt, ja saprast šo vēju, ielikt tās pamat zināšanas par vēju, kā izmantot savā labā, kā cīnīties pretī vējam, ja? Un tās pamat zināšanas mēģināšu nianses pateikt. Protams, nepateikšu visu, bet mēģināšu galvenās sakarības, lai būtu atbildes uz jautājumiem, kāpēc un kā darīt, lai, kā būs tad, ja darīsim pa labi, un kā būs tad, ja darīsim pa kreisi, apmēram, ja? Lūk. Un pat pirmais ir vēju saprast, noteikt, kādā veidā tas vējš pūš, no kurienes pūš. Un sākšu ar pašu primitīvo literatūrā, viņu gan kā pēdējā parasti uzskata, bet tas ir paša kontrole, ja? Tu jau cilvēks vai mednieks vai šāvējs ej, tu jūti vēju ar seju, tu jūti ar kādreiz man bērnībā mācīja vēl vecāmam, kā vējš pūš no kurienes, viņš saka, iebāz pirkstu mutē pacel gaisā jutīsi, ja tīpaši vēsā laikā ļoti perfekti var pateikt, no kuras puses pat vakarā ir vēja vēsma, ja, un mitru, teiksim, bet ir sejas kontrole, ir ar ausīm, ar jūt kā pūš, kas notiek, nākošais ir vizuālā kontrole, tas ir, kas notiek dabā, ja, tas ir, mēs redzam, jā, tur jau vēja mērītāji uzlikti, bet mēs redzam, kā lokās koki, kā lokās zāle, kas smēķē, jā, uz kuru pusi aizlido dūmi, brauc mašīna, putekļi. Kaut vai elementārais princips, ja ir šaušanās pozīcija un gribās vēl saprast to vēja virzienu, es pats esmu izmantojis, paņēmu blakus smiltiņu, bišķi palaid gaisā vai nobrauc zālei, vieglas karas, jā. Palaid, kā saka, palaid pa vējam, ja, un tu redzi, kāds ir šis te vēja virziens. Ejot uz gudrākām lietām par vēju, ir vēja mērītāji, ja, ir kestreļi, ir nekas viss normāli. Ir piemēram, kas ir ļoti laba un ļoti noderīga lieta. Tas ir Amerikā ražota iekārta kestrels, kuram ir iekšā vesela meteostācija vēja mērītājs, temperatūras mērītājs, spiedienu arī viņš rāda, jā? Viņš rāda atmosfēras spiedienu, viņš rāda augstumu, kur atrodaties uz zemes virsmas, attiecībā pret jūras līmeni. Viņš rāda arī azimutu. Azimutu, jā. Kompas un attiecīgais šaušanas virziens, jā. Jā.
Tas jau, kā saka, bet šobrīd tā mazā funkcija ir vējš, ja? Veidernavas griežās un mēra vēju. Nu, vai šāds vai kāds, ja, ir arī piedāvājumā, nu, šis ir salīdzinoši dārga iekārta, ir arī vienkārši vēja mērītāji, vienkārši nomēram vēju, saprotam, cik vējš ir, cik viņš pūš. Vēl par vēju ir tā, kur ir, nu, es viņu saucu par vēja sēni. Tas ir ultra skaņas vēja mērītājs, ko šeit pa labi tā makšķir kā tā galā tā sēne, ja, tā bumbulīts. Šī iekārta ir ar saules bateriju un ar Bluetooth var savienot ar telefonu un izmanto viņu kā Bluetooth versijā pamatā uz jahtām, bet tālšāvēji ir atraduši variantu, ka viņš mums lieliski noder un viņš visu laiku rāda vēja tendences. Nu, savienojot ar balistisko kādu programmu, jā, visu laiku ir vēja virziens, viņam ir atzīme, kuru mēs norentējam, nu, tā kā šaušanas virzienā un rāda vēju. Karogi, jā, vēl tāds karogi lentes, ko šāvē izmanto. Nu, es garām ejot pieskāros, tie ir vēja caurules, tur ir kaut kāda funkcija, es pat šiem nepateikšu, ja viņus tur izmanto kaut kādos arī, kur lidmašīnas lido, ja, un kaut kādi plāni, delta plāni un tā tālāk. Bet no ideja funkcija karogam, ja, karoga funkcija var izmantot arī, ja ir tās sacensības, var izmantot organizatoru karogus, var redzēt, uz kurieni pūš, kā tas notiek. Karogi. Es atbraucis, ja, un kaut kur mašīna ir, bet ātrumā neatradu, otrai grupai atradīšu, bet izstāstīšu. Ļoti labs vēja mērītājs un nu ne mērītājs tajā brīdī, bet priekš vēja saprašanas ir visparastākā norobežojošā lente. Nu, celtniecībā, būvobjektos, ceļu darbos, ko izmanto tranšējās, liek, ja, apsien norobežojošo lentu un paņem vienu galu, palaiž kādu metru, otru galu to metru sasien vienā vai divos mezglos. Tādos nepārāk skaistos, ja. Bet tā ideja ir tāda, vieglā lente jau paceļās pie mazā vēja, un ja paceļās šis te otrs, ja, mezglā sasietais, tas nozīmē, jo vējš ir lielāks. Vēl, ko es gribēju pateikt par vēju? Mirāža. Visi esat dzīvē redzējuši mirāžu, ja? Mirāža ir fizikālais skaidrojums ir tāds, kad ir gaiss uz zemes sasilst, virs zemes ir gaiss nedaudz vēsāks. Tas nozīmē, ka gaisam ir dažādi blīvumi un notiek staru laušana. Ja? Gaisma katrā blīvuma priekšmetā laužās citā leņķī. Ja? Tas tāpat kā pieejam, nu, mums ir gaiss un ūdens, ja mēs pieejam un skatāmies ūdeni iekšā, ja? Tad tā zivs ir nevis tur, kur mēs redzam, bet tā zivs tur ir kaut kur tālāk. Ja? Un tas pats ir gaisā. Ja? Šī dažādie gaisa blīvumi rada mirāžu, un mirāža būtībā mūs kaitina, bet to mirāžu var lieliski izmantot savā labā. Pēc mirāžas var pateikt vēju, kas notiek ar vēju, kas notiek ar mirāžu. Mirāža viegli kustās, vēja ātrums ir apmēram kaut kāds 1,1, 1,5, 1,8 metri sekundē. Mirāža stāv virmo, tas nozīmē ir bezvējš, ja? Mirāža skrien, sāk skriet, mirāža skrēja un idejiski var redzēt līdz kādiem 4,5 metriem sekundē, var redzēt, kad skrien tā mirāža, ja? Virs kādiem 4,5 metriem sekundē pie 5 faktiski mirāžu vairs neredz, ja? Gaisa masa sajaucās tik ātri, ka mirāža pazūd, ja? Nu, ja pūš kārtīgs vējš, faktiski mirāža nav. Bet tas nav kategorisks apgalvojums, tas ir iespējams arī
pie kaut kāda ļoti liela tur, mitruma izstarojuma, ja, pie dažādām gaisa masām, pieņemsim, teikšu, kūdras purvā, ja, kur pavasara saule uzspīd uz melno kūdru, ja tur nāk laiki laukā, tā mirāžu ir iespējams redzēt arī pie lielākā vēja, bet pamattendences ir pēc 4,5–5 metriem mirāžu vairs tā kā īsti neredz. Un par mirāžu ir tā, ka pēc mirāžas seko, ja mirāža skrien, var apstāties, ja var mainīt virzienu, tajā brīdī, ja viņa tā kā drebelējās, ja, optikā to var redzēt, tajā brīdī ir tā kā bezvējš un sāk skriet uz otru pusi, redzam skrien uz otru pusi. Vēl ir interesanta parādība, lai mirāžu redzētu, optikai, tālšaušanas optikām ir paralakses regulācija, ja, ar ko jūs var sakot, pie acis ir okulārs ar okulāra regulāciju, jūs noregulējat savu aci, pieskaņojat pie tēmēšanas tīkliņa, lai dzidra bilde ar sānu paralaksi saskaņo optikas rādīšanu attiecīgajā attālumā, vai tas ir, 100 metros, 100 vai 300 vai 500 vai kilometris, tiksim, tiek uzregulēts asumu, bet to asumu tā kā izregulējot laukā, ir labāk redzama mirāža. Un jūs arī, ja pieņemsim, ja jūs optiku esat uzregulējuši šeit 500 metros, un jūs gribat redzēt mirāžu 300, ja, tad jūs no tā 500 regulējaties atpakaļ uz 300, un jūs redzēsiet labāk to zonu, kas ir mirāža tajā. Vēl par vēju tendencēm. Būtiskākā tendence vējam ir ietekme tuvāk stobram. Tuvāk, pieņemsim pirmie 10, 20, 50, 100 metri, ja jūs šaujat tālumā, tur puskilometru jau. Pirmie būs būtiskāka ietekme, kaut gan izklausās tā šaubīgi, ja? Bet tomēr šī te lodē ir lielāks ātrums, bet tomēr šī te leņķiskā ietekme, kas sākumā novirza, ja, viņa proporcionāli palielinās, un tālumā viņa dod lielāku nobīdi nekā tas vējš būtu, pieņemsim, zonā no 400 līdz 500 metriem, kaut gan lode tur ir lēnāka, ja? Kad tas sākums ir, tas ir pierādīts, ja tur neiedziļināšanās sīkumos ir literatūra, var meklēt, lasīt, bet tā ir tendence, ko var ņemt vērā. Vēji būtu vēlams, ja šauj, vējus būtu vēlams sekot tuvā distance, vidējā tālā, lai būtu pilna bilde, kas notiek. Vēl par vējiem ir interesantajām lietām tāds laika. Lekcijas skaitījās no 10 līdz 10:45, kā bija. Neteicamies. Līdz 11. Līdz 11. Tad laika mums ir. Pusstundu vēl. Ir vēl, tad varēsim izrunāt labi visu ko. Par vēju. Vēl par vēju ir, jā, to pateicu par tendencēm, ietekmēm. Vēl par vēju Guntis ir uzzīmējis vēja pulksteni. Tā, lai no runāšanas pārietu bišķiņ pie praktiskajām lietām. Varbūt Guntis izstāsta man sausa mute, runās kaļi. Tā es uzskicēju vēja pulksteni. Tātad šaušana, jā, piebildīšu, tātad, lai visiem ir skaidrs, jo ir te cilvēki, kas tajā jomā tikai tagad iedziļinās, jā, un mums šodien, kā saka, ir nepieklājīgi nepajautāt, jā. Mēs šodien ir pieklājīgi nezināt, jā, šobrīd nav pieklājīgi nepajautāt. Un tātad mēs šaujam no 6 uz 12, jā. Un šāvējiem, kas man te jau dzirdēja jaunas lietas, jūs runājat par pulksteni. Tātad mēs, lai saprastu, mēs bieži sakam šaušanas virziens un pieskaņojam pulksteni, ja? No 6 uz 12 šaujam, vējš ir vai no 5, vai no 6, vai no 1, vai tur, labi, lūdzu. Tātad, kā Aivars teica, šaujam mēs pozīcijā guļas, jeb sēdz, jeb stāvus no pulksteni 6 uz 12. Kā mēs to vēju nosakam, jā?
kurā pusē pūš viņš iekšā. Ja tu guli un šauj, viņš pūš labā vaigā, teiksim, to mēs uzskatām, kad vējš pūš no 3. Ja viņš kreisā vaigā pūtīs, tad viņš pūš no 9, ja. Pretvējš no augšas, ceļvējš no aizmugures pūš. Bet nekad jau nav īsti viņš no 3 vējiem ir tā tendence mainīt savu virzienu. Un tad ir jāspēlējas. Viņš var būt no 1, 2, tāpēc te ir graduācija uztaisīta tā kā pulkstenim 12 virzieni. Un kas notiek? Īsākajās distancēs 100-200 metri nebūs stipri izteikta lodes novirs. Pulkstenī mēs redzam tēmēšanas krustu, ja? Tas ir, var teikt, centrs uzzīmēts. Bet, ja iet runa, kad mēs jau šaujam 400, 500 un tā tālāk metrus, tad viena grāmata to nevar iemācīt. Un, kā mēs ar Aivaru esam runājuši daudz mačos ārzemēs, ir tā, ja tu uzvar tajā loterijā, tu vēju uzmin, tad tu arī trāpīs tur, kur ir jātrāp, jo nevar pilnībā. Tu var vēju nomērīt šajā galā, stobra galā. Bet tur viņš var samainīties 4-5 reizes no distancēm. Viņš var spiest no augšas uz leju, viņš var pacelt augšā un tā baigā loterija. Ko vēl par šito var pateikt? Par to vēja pulksteni, ja kādam ir interese, ja tā, tad var viņu nopačēt, jo mums... Tas tad? Tas ir kaut kā 3-4 metri minūtē jau paņemts, jā. Jā, tas jautājums, jā, redzi, tā kopēja tendenceņa veidojās šādā veidā, pa diagonāli, jā, arī grāmatā, literatūrā. Tas ir tāpēc, tas ir pie šo vēja pulksteni, mēs varam pateikt, ka tas ir pie vītnes, pie labā tvista, ja lode rotē pa labi. Tiek pasaulē ražot arī stobri, kur ir kreisais tvists, tad tā saimniecība būs proporcionāli otrāda. Es viņu, kā saka Guntes, saka, ir grāmatās tur analizēts ar visiem spiedieniem, pārspiedieniem, kas no tur notiek, ka tā lode lido, bet viņu tā vienkāršotā veidā var saprast tā, ka ja vējš pūš, teiksim, mēs šaujam uz turieni un vējš mums pūš pretī, tad tas vējš mums padod tā kā paklājiņi, ja? Tā kā pakāpienu tā lode, tā kā ripo rotē, faktiski lodei apakšā spiediens veidojās augstāks, augšā mazāks. Attiecīgi no lodes deguna, kā tā lodes, tas slīpīt tajā lidojumā ir, un tā lode tā kā vējā mēģina pakāpties augšā, un līdz ar to veidojas šīs te nobīdes. Savukārt, ja tas vējš pūš no turienes, tad viņš tā kā to paklāju stum ārā, un tā kā iedomājieties, ka jūs pa lentu tad vienmēr arī skrienat, un tā lenta skrien jums jāatkrien ātrāk, jā. Un tas ir tas, ka tas pamats no slīd ārā no tai lodei, no tā atbalsta vietas, un līdz ar to lode sēžas lejā. Tā tas veidojas. Jā, par šito es nezinu vairāk. Mēs par to vēju varam runāt ilgi un dikti, bet, tur ir. Ko jūs domājat vispār, kāds vējš, cik stiprs pūš tagad? 2 metri. 8 mezgli. 8 mezgli, 4 metri sekundē. Aptuveni, jā. Guntes ir jūrnieks, viņu nepaķersiet. Tālūk, vēl par vēju, jā. Labi, paturpināšu par vēju. Tātad vēja pulkstenis ir skaidrs tendences, jāsāk ievērtēt šīs tendences virs 300, virs 500 metriem. Šīs te novirzes, jā, bet tā ir tā interesantā nianse, jā, kura tomēr tur ir. Tālāk par vējiem. Vēji veido arī tramplīnus. Pieminot vēja kustību un reljefu, ja, tad rekur, ja būtu jāšauj pāri tam valnim un vējš būtu kaut kur šeit no šī te galā no 7, ja, tad tas valnis, jebkurš valnis veido tramplīnu. Un, ja mēs atgriežamies Latvijā
kas ir Latvijas valsts nozīmēs šautuvi ādažu sporta šautuvi, kur tiek šauti Latvijā valstiski atzītie rezultāti, 300 metru snaiperis, tad to vingrinājumu šauja apmēram 20 gadus, gadā sezonā, gribu teikt, apmēram 4 reizes, un tāds dalībnieku skaits vidējais varbūt ap 40, pa gadiem ņemot. Līdz šim nav sašauts 200 no 200 punkti nav sasniegti. Tikai 300 metri, 5 centimetri precīzi ieroči, tur sašaujam. Nē, neizdodas. Jo tur ir kapitāla problēma ar vējiem. Un arī ar vēja tur ir tā, kad ir valnes 100, valnes 200, vējš parasti pūš no jūras tur no līča no 7 un veido tramplīnus. Un to lodīti pamētā. Un viņš arī 300 metros iedod, jo šito jau vēja pūksteni, viņš iedod sānus, plus arī ņemot vērā reljefu, ka tie, kas ir, mēs arī šautuvē, ja skatāmies, tātad kreisā pusē mēs šautu tur zonā kādi 1,10 m no priedēm, tur būtu gandrīz vai absolūti bezvējš. Tālāk mums kaut kādos 1,20 m, 30 šeit jau veidojās kaut kāds virpuls, brīžiem griež atpakaļ. Mednieki zina, kad ja vējš iet pāri galvai, tad mežmalā nevar sēdēt, jo apgriezīs un pašās to smaku uzpūtīs medījumam un viņš nenāks laukā, ja. Vidū tas vējš nonāk lejā, teiksim, labajā malā, tur viņš tā jau sāk sistiet, celties augšā pret priedēm, ja veido atkal vēl tādu tramplīnu, ja. Tā kā reljefs būtiski ietekmē šīs te vēja lietas un tā ideja par vēju, kā to vēju tik galā un kā viņu izmantot savā labā šo te vēju. Es tagad stāstam, kas notiek, bet kā tikt ar to galā? Tas ir tas jautājums. Pastāstīšu piemēru no Polijas, kad mēs bijām kopā Polijā šāvam poļu longšatā, kur šauj tur gandrīz vai visa Eiropa, puse Eiropa, kā tas tur 11 dalību valstī parasti piedalās. Un situācija ir tā, ka jūs skatāties šeit priekšā poligons, viņš tur ir platāks, viņš tur ir kādu nepilnu kilometru plats un kilometru pusotru garš. Un kas notiek ar vējiem? Tie vēji parasti pūš no vienas stūra, no otrās, no aizmuguris, no priekšas. Un bija tā, ir pavasaris, ir vējains, ir maija beigas. Un mēs šāvām ar kolēģi Jāni saulīti vingrinājumu. Mēs esam uz uguns līnijām, mums ir 8 minūtes, 2 minūtes, 3 sagatavoties, 8 minūtes izšaut 10 šāvienus un vējš. Mēs esam novacījuši vēju, mums ir tā vēja sēne, mums visa informācija ir, mēs esam iepriekšējā maiņa šauši, mēs jau esam tur noklausījušies viņu rezultātus un sapratuši tendences. Mēs jau guļam, jau pat jārūc vaļā un brauc mākonis. Diezgan ātri apmēram līdzīgs arī, kā šodien tāds jau, tas mākonis brauc tur no 11 apmēram uz 5, ja? Jo ir arī augšā ir cits vējš, lejā viņš ir viens, tur augšējos lāņos, tie mākoņi tādi kuļi gaiši, tādi paaugsti, un viņš tādā veidā brauc, bet viņš ir paliels. Un tagad kas notiek? Zem tā mākoņa ir saule intensīva pavasarī, zem tā mākoņa, viņš ir lielāks, protams, par to, bet viņš vietās par malu, zem tā mākoņa zeme atdziest, pietiek krītās. Tas vējš, vienā brīdī viņš mums pūš, sākam vingrinājumu, viņš pūš no 7. Tad mākonis brauc, tas vējš iet no 9, 8 minūšu laikā, tas vējš mums pūš no 11. Ir 3-4 reizes mainīgi korekcijas. Zini, kā tā atbildīgi, ja tur mači, labi, kur tu būsi, ko izšausi, bet tā stāsta morāli, kad ir jātur acis vaļā un jābūt tādam, jātic pašam sev. Jātic pašam sev, ko tu redzi. Skaties, kā saka, karogu uz zāli, koku vēju. Visu, ko sajūti, klausies, cik viņš ņāc. Un izdari kopējo secinājumu, jo tas būs visprecīzākais. Jo tu baltīsies vairākās
kā saka, atbalsta vietās vēja nolasīšanā, jo tu nonāksi pie precīzāka rezultāta. Un vēl par vēju, jā, par reliefiem, es jau iesāku par tiem kokiem, par visu. Pieņemsim arī šeit, jā, konkrētai distancei, ko šausim 500 metros. Rekur, te ir valnis 100 metri. Tātad šeit varēs piešaut ieročus, tur ienulēties, saprast, ja tur palīdzēs, paskaidros, saregulēt. Un tālāk šāviens 500 metros. Pirmie 100 metri, un rekur mešs ir patālu. Šeit vējš nāk apmēram. Viņš ļoti interesanti nāk, un ļoti smagi viņš nāk. Pastāstīšu, kāpēc. Šajā zonā viņš ir izteikts, ka tur ir, viņš tā kā bija tendence no 11, viņš sāk griezties no 12 vieniem. Tur, kur ir mešs tuvu, tur būs maza ietekme, un tālāk tur atkal ir kabata, tur būs liela ietekme. Ja tāds vējš pagriezīsies no vispār no otras puses, būs vēl jautrāk, jā. Bet Gunti, izstāstīsim par vēju no 6 un no 12. Kāpēc viņš liekas ļoti vienkārši, bet kāpēc viņš ir šāvējā visgrūtākais vējš. Jo viņš, pastāsti tu, jo viņš jau parasti nav šeit pa smuku līniju, viņš ir vai nu no šejienes, jā. Nu jā, šo fenomenu liekas, kad vējš pūš ir no pakausī, ir nāk tieši sejā, bet mēs viņu saucam par zivu sasti, kaut kādu bezdelīgu sasti. Jo tas vējš staigā vai nu no tejienes uz abām pusēm, jeb nu no tejienes. Nu, pēc vekur arī, vekur ir viens, un vekur ir viens, jā? Un šis ir visdrausmīgākais vējš, jo tu nespēji noķert. Vienkārši nejūt tas vējš, ka pūš tieši pakausī, jeb viņš ir no 5, pus 6, jā, jeb no pus 7, jeb attiecīgi arī pretēji nāk, jā. Un līdz ar to pūš visu kaut kur, tikai ne tur, kur vajag, kā jau es iepriekš minēju, tā ir loterija, jo nespēja tik ātri nolasīt to vēju, lai saprast, kur viņš akurāt pūš. Jo parasti jau, mačos nav atļauts izmantot kaut kur tālāk kā uz šaušanas līnijas savas vēju lasīšanas iekārtas. Pēdējos gados mačos tā tendence ir arī tāda, kad nav nekāda karota. Tā kā jāstrādā ir ar reliefu, ar smilgām, kas locās, kokiem, mākoņi ir forši, ja ir kāds, Bet Gunti izstāsti tieši, kāpēc mēs stāstam, ka viņš ir slikts, bet izstāsti, kā tas izpaužās uz praktisko šaušanu, ko viņš izdara. Viņš dubulto kļūdu, ja, un kā tas, viņš izskaidro, kā tas. Jā, tu esi uztaisījis vienu korekciju, ka tev nopūtīs, teiksim, uz augstu, to saprot, bet viņš tev aizpūš blakus. Vekur skatāmies tā, tad pieņemam tā. Vējš tagad pūš, viņš pūš kaut kā šitā, ja? Tātad pūš šitā, viņš lodi attiecīgi viņš lodi nopūš tā kā uz šejieni, ja? Tātad mēs sakoriģējamies, mēs tātad tēmējam jau tēmekli uzgriežam, ka mēs tēmējam šitēl, ja, lai mēs trāpītu centrā. Kāds iznāk, tagad tas vējš pametās mums te no 6, 7, mēs jau tagad esam korekciju iedevuši, viņš viņu aizmet, aizmet uz otro pusi. Aizmet uz otro pusi un aizmet divreiz tālāk. Tur ir tā problēma. Tāpēc te vēji no 6, no 12 un rezultātu šaujot ir ļoti grūti vēji. Un loterija ir, ja runājam par sacensībām, tad loterija ir, kā tev iekritīs, jo dienas garumā vēja mainās. Jā, ja no rīta bija arī šobrīd tur ir 11, tur ir 12, un vienā brīdī jau aizlec uz vienu, ja, tā kā būs jautri. Redzēs, rīt būs vēl savādāk. Un atgriežoties pie šī paša, ja viņš maina virzienu un to korekciju, te viens gudrs cilvēks vienos mačos pateica, netais pilnu korekciju, uztais tikai pa pusi. Ja tu uzminēsi, būs tuvāk tam centram, ja tu neuzminēsi, vienalga būs tuvāk centram. Vai nu uz vienu pusi, jeb uz otru. Jā. Ir, jā, šeit pie praktiskā šaušana, labi, pa medījumu
Pa medījumu, parasti medījumu tik tālu nešauj, ja, nu tas ir Amerikā medī vārmintus uzlikus, ja, kur šauj, kur ir pat sava veida sporta šauj, viņa tur kilometrā un rekords ir pat pie 2, ja, vai pat Ir jau pār pa 2 kilometri, jā. Pat murkšķi, ja, viņu nomedīja, un tur ir arī prērija, ja, tur ir vēja, tur viss kā pienākās, tas ir ļoti precīzi šaušana. Bet šeit, tā, ko pazaudēju nedaudz tēmu. Par to pusi. Par to pusi, jā, par to pusi. Par to pusi ir tā, ka tieši tā, kad arī pat sportā, benčrestā, kas ir tā kā šaušanas, visprecīzākā šaušanas tāds etalons, jā, kad arī liela daļa šāvēji velta laiku tam, lai lasītu vēju, lasa vēju, un šaušana notiek kaut kādā katram šāvējam dalībniekam saprotamā kondīcijā. Un to cenšas izvēlēties vidējo, ja, kas ir visgarākajā posmā. Teiksim, un tajā brīdī, kad ir tas vidējais posms, ja, tad visi maksimāli ātri izmanto to laiku un maksimāli ātri tajā brīdī mēģina izšaut, jo tad būs tas mērķa centrs. Un to, ko Guntis teica, otrs jā, arī ja nav teiksim, jāsaprot, ka mēs esam visi iesācēji, arī es un tu un jūs te, mēs visu laiku mācamies, tad tā vieglākā tendence, jā, šaut uz vidējo vēju, ir kaut kāds vidējais, nav tā kā brāzma, nav tā kā norimis, uzķert to vidējo un vidējā šaut. Un arī korekcija tieši tā, kā tu saki, ja tīpaši, ja šie te mainīgie vēji, ja, tad likt pusi, jo kļūda būs un būs tā nepatīkamā kļūda, kad aizmetīs vispār to šājienu ļoti tālu un kolēģi konkurenti būs priekšā minētāji. Jā, tāpēc es teicu, tā ir loterija, jā, kurš uzvar viņā, kurš neuzvar. Tā. Tā vēl par vēju gribēju pateikt, par vēju, paskatīšos pikarīgi. Tajā galā tālajā, kā viņu saprast, ko tu teici? Tālajā galā vēja par Kad mirāžu, no? Par mirāžu, jā, es par mirāžu stāstīju. Par reliefu tām. Tuvais tālais vējš un Kurš vējš ir svarīgāk? Iekšā? To jau teica Ander, tas ir sākumā pašā. Stobra galā tas ir svarīgāks nekā tā galā. Vēlreiz, jā. Tātad par vēju atkārtošu, ja jautājums. Laikam mums ir vēl. Tātad svarīgākais ir vējš šī tuvajā posmā. Ja mēs šaujam 500, jā, tad vējš, kas būs no stobra līdz 100 metriem, būs svarīgāks nekā no 400 līdz 500. Jo šis te vējš iedos sākuma leņķi, pēc kā lode lidos, viņai jau šķībe lidos visus nākošos 400 metrus. Kaut gan viņa būs ātrāka, jā, un tā vēja ietekme, tīri tā vēja ietekme lodi būs mazāka, nobīde būs mazāka, fiziskā nobīde. Šeit, ja te viņam būs stobra galā, būs tur 900 metri, pieņemsim, tur būs viņai jau kaut kādi 700, jā, vai pat 600. Bet tas lidojuma attālums un tīri leņķiskā vērtībā to kļūdu uztaisa lielāku. Tādā veidā, Vēl par vēju, jā, lūdzu. Vējam dodas svars un ātrums, kas tur baigi spēlē, vai tomēr tur tāds rakstu jūs izvēlaties munīciju? Balistiskais koeficients, ja, kas ir ietverts jau, kas ir mērīts, ja, ko ražotājs ir ražojis, pētījis, testējis lodi. Balistiskais koeficients, jā, ietekmē, tīro ietekmi parāda balistiskais koeficients. Laba tēma. Vēl pieminēšu par, mēs ar Gunti arī runājam par balistiskajiem kalkulatoriem.
ko izmantot un kā šo te saprast. Es gribu pieminēt ļoti, ļoti vienkāršu un ļoti tādu, nu, viņš nebūs, kā saka, tālšājiem varbūt īsti piemērot, bet viņi būs, lai saprastu tendences un arī, kā saka, amatieru līmenim ļoti labs ir tas Norma CC. Jā. Norma CC mājaslapa. Norma CC atverot vaļā, tur ir balistiskais kalkulators un tur var iebakstīt iekšā lodes, koeficientus, tur ir PK1, jā, balistiskais pirmais mērķis. Jā, G1 un G7, bet vienalga. Tur var spēlēties ar vējiem, tur var spēlēties ar trajektorijām, vizuāli datorā, lielā ekrānā, planšetēs, paskatīties, ko mainot, kādas ir sakarības, kādas ir tendences. Otrais ir, kāpēc mēs pie tiem balistiskiem kalkulatoriem atgriežamies tagad, kāds jau noteikti lieto, kāds nelieto sakarā ar Krievijas invāziju Ukrainā, Apple Store un Androida Play veikalā tik nobloķēts pasaulē populārākais, viņu nevar vairāk oficiāli dabūt. Uz ābolu nevar Strelok dabūt, ja? Ja kādam ir Androids, var no kaut kādiem internetu resursiem novilkt un viņu uzinstalēt. Tāpēc mēs runājam par šo Normu CC. Vēl ir ļoti labs, vienkārši bez maksas Hornady kalkulators, kaut kāds 4DOF, man liekas, saucās. To es pierakstīšu. Šie ir, teiksim, viņi ir lietotājiem draudzīgi, viņus var saprast, ja to Strelok nevar dabūt. Vispār tops skaitās Applied Ballistics, jā, tas ir Brian Litz, var teikt, izlolotais bērns, bet viņš ir lietotājiem ļoti nedraudzīgs. Es šauju daudzus gadus, man viņš ir pa maksa 40 €, tā programma maksā, bet es ar viņu vēl neesmu iepazinies, ar viņu nav iespējams strādāt. Viņš nav intuitīvs, viņš ir tik sarežģīts, ka nevar vienkārši ar viņu. Tur ir, vājprāts. Geobalistiks. Kāds? Geobalistiks. Neesmu saskāries, pierakstīšu. Kaspars Libercīni ierādīja. Jā. Vēl ir, tie ir, kas ir, kā saka, uz ierīcēm, jā, uz planšetēs, uz datora, uz mobilā telefona vēl. Jā, vēl ir pieminot, ja mēs runājam par balistiskajiem kalkulatoriem, tad attiecīgi Ketstrelim, jā, attiecīgi modeļiem, dārgākajiem modeļiem ir iekšā balistiskais kalkulators. Vienkārši modeļi, tas ir meteostācija, jā, cenā tur varbūt 100 €, jā, bet ejot uz augšu ir ļoti, ļoti advancēti un poļi, Dāvis ir bijis, jā, ieročiem Polijā runājot, jā, ka poļi ļoti, ļoti, jā, savu snaiperus trenē arī tieši ar Ketstreliem ir apmācības, ir treniņi, ļoti labs balistiskais kalkulators, jāiemācās ar viņu, protams. Lietojot ar viņu, kā saka, jūties ērti un forši izmantot visas nianses. Šajā pašā Ketstrelī viņš ir tas pats Applied Ballistics, te viņš ir vienkāršāks, jo viņš pats jau viņu kalkulē, tu ierakst savus minimālos datus un viņš, jā, bet te atkal ir cenas jautājums. Šitas prieks ir ļoti tāds. Tad ir 800 €. Tas ir viņa būs smaga un lēna lode, ar viegli un ātri. Atkarīgs no situācijas. 5 metri. Vēl pateikšu par lodēm, redzi, par lodēm ir tendence jāsaprot, kas Guntis pateica atkarīgs no situācijas. Situācija var pateikt tā. Jautājums, kam būs viegla un smaga lode, vai būs smaga lode 223, būs viegla lode 338 lapmagam. Un attiecīgi katram kalibram, citos stendos arī stāstīs par tur varbūt par ļoti long range'iem un very long range'iem, ja, kad katrai šai lodei ir tas uzdevumu diapazons, kurā viņa ir normāla un kurā jau viņa aiziet tādā
Nu, mazkalibrinai ļoti liela talšošana sanāk 300 metros, ja, un tādam lapo magnumam varbūt 3 kilometros. Un tad arī tā spēlē lodēm vieglākā vai smagākā, nu, viņai nosacīta, jo, nu, reāli, es varu pateikt, ja, var pārbaudīt arī iemest to balistiskajā kalkulatorā kādā tīri, ja, pieņemot 223. kalibram 500 metros smagāko lodi, nu, cik tur greinus laiš kādus 100 vai 90, 95. No 90 greina, teiksim, lode ar 90 greinīga lode 500 metros 223. vai kādā 200 greinīga lode lapmagam, ja, kura būs raķeta un ļoti ātra. Protams, lapmags vinnēs. Nu, tā. Lūdzu, tur bija. Jā, par to mēģinu 6-12. Šodien ieskatu kalkulatorā uz 12. Jā, tie 3 metri. Jā. Rāda, ka nekas nav jāreģēt. Jā, ka būs 0. Jūsu zīmējumā, jā, ir kā trāpies 0. Tur jau tā lieta, ka balistiskais kalkulators savā aprēķinā to ideālo variantu jau ir izrēķinājis. Viņam ir iekšā šīs te. Viņi regulē jau to dubulto kļūdu. Nu, Vienkārši, ka tur tikai ierodas tiešām, nu, laikam bija, nu, veikt tuvāk 0, jā, tomēr. Jā, nu, un šeit, ja tas veids, ko ieteikt, jā, jau kāda 0, vai Balistiskais, paturpināšu, balistiskais kalkulators netiks galā. Ja viņš būs izreikinājis visu pareizi, ja vējš būs uz 1, ja viņš pēkšņi pārmetīsies uz 11, tā būs kļūda 2. Nu, tur ir tas. Vēl pateikšu par vēju, ja mums arī tā kā laiks tuvojās nobeigumam. Interesantu lietu, te jau kaut kur teicu, siltais vējš un augstais vējš. Silts vējš un augsts vējš, ja, tad siltais vējš nopūš mazāk, augstais vējš nopūš vairāk lodi. Dēļ tā vienkāršās lietas, kad augsts gaiss ir smagāks gaiss. Ja lielāka masa, lielāka iedarbība. Un siltais vējš nopūš mazāk, bet tas arī attālumi ir jau 300 metros īsti varbūt nejutīsiet atšķirību, pūtīs tur plus 10 vai mīnus 10, bet nu, 500 un tālāk sāksiet jūs, jā. Tā vēl kāds ātri jautājums varbūt. Viss skaidrs? Cieši mērķīgi. Labi. Paldies, kad izturējāt.